ko darīs ZZS rīt Saeimā. Jo līdz šim, piemēram, Brīgemeņa kungs publiski pateicis, un viņš ir Saeimas deputāts, ka tā bija kļūda ratificēt Stambulas konvenciju, un kļūdas jālabo, jāatgriežas sākuma punktā. Attiecībā uz Stambulu, te jau arī ir interesanta lieta, parādās vakar no rīta. Premjere mūsu kolēģiem saka, ja jūs tā darīsiet, tad es pirmo atlaidīšu labklājības ministru. Un tad mēs skatīsimies, kas ar pārējiem. Laikam, ja viņa tā saka, tad ir versija, ka jūs tā darīsiet. Bet tad, man saprot, ir bail darīt vai nē. Dabūšu kaut kādu. Kā deputāts Auguls rīt no rīta balsos par šī projekta nodošanu komisijai? Rīt no rīta Zaļo un Zemnieku savienības frakcija 8:30 tiksies un pieņems galīgus lēmumus, atbildīgus lēmumus, kā šajā jautājumā balsot. Kas nozīmē, ka var būt brīvais balsojums? To izlems deputāti rīt no rīta. Šī izšķiršanās, kuras partijas un kuri deputāti balsos kopā ar Šlesaru un Roslikovu vai ZZS deputāti to darīs, šis ir arī budžeta. Vai ļaujiet pateikt? Mēs paši izdomāsim, ko darīt. Šis ir budžeta jautājums. Šis ir budžeta jautājums. Un politisks jautājums. Un es esmu ļoti piesardzīgs, vai šeit jau arī neparādās, vai Lembergs kaut kur palīdz vai nepalīdz pieņemt atsevišķus lēmumus. Un Jauguļa kungs pieminēja, ka vakar... no Stambulas konvencijas, Lembergs. Es esmu piesardzīgs. Un trešais, Jauguļa kungs piemin, ka vakar premjeri runājas ar ZZS. Jā, šodien es runāju ar ZZS un Ventspils partiju ostas likums sakarā, un arī mēs izskatījām. Un šajā sakarā arī uz galda ir jautājums, pieņemsim, atlaist vai neatlaist noteiktus finanšu saistības, kas ir Ventspilī. Un, protams, man ir jāizvērtē, bet es palieku piesardzīgs.